Sveiciens visiem kārtējā podkāstu Erasmus Latvijā epizodē. Šodien esmu uzaicinājusi sarunāties neformālās izglītības mācību vadītāju un Bodykind projekta līdzautori Inesu Minšī. Čau, Ines! Prieks tevi redzēt un arī dzirdēt. Lai klausītājiem skaidrāks, par ko tad mēs šodien sarunāsimies, mēs sarunāsimies par ķermeņa tēlu un īpaši, kā tas ietekmē, iespaido jauniešus un ko cilvēki, kas strādā ar jauniešiem, var darīt šajā kontekstā. Kā jau ierasts, arī šajā epizodē ļoti iespējams izmantosim vārdu resns, un tad vēlos klausītājiem atgādināt, ka vārdu resns izmantojam kā neitrālu, raksturojošu vārdu, tāpat kā vārds garš, piemēram, bez jebkāda mērķa kādu kaunināt vai nosodīt. Jā, un domāju, ķersimies arī klāt sarunai. Ines, man ļoti interesē, kā tu vispār nonāci pie darba ar jauniešiem, vai drīzāk pie darba ar pieaugušiem, kuri strādā ar jauniešiem un ķermeņa tēla kā tēmas, ar ko tu diezgan daudz strādā, cik zinu. Jā, es esmu neformālās izglītības mācību vadītāja un strādāju ar dažādām radošām, interesantām metodēm, vienmēr meklēju kaut ko jaunu, kā tad mēs varam palīdzēt gan jauniešiem, gan pieaugušiem attīstīt dažādas prasmes. Daudzus gadus atpakaļ mani aizķēra, vadot mācības par radošumu un par uzņēmēju darbību, par kaut ko pilnīgi nesaistītu, mani aizķēra tādas divas domas. Viena no tām domām bija, ko man pateica viena turku aktrise, par radošumu, par to, ka prāts kustās tad, kad kustās ķermenis. Ja mēs sēžam, tā kā solā vai pie galda ar kaut kādu radošās domāšanas metodi, ka īstenībā ir ļoti grūti kaut ko uzradīt. Otra doma bija kaut kur izlasīju kaut kādā grāmatā, ka dažreiz nepietiek ar to, ka mēs zinām, kā lietas darīt, bet mums ir tas kaut kā jāiemieso, kaut kā jāpieredz tīri ķermeniski. Ja, piemēram, mēs varam ļoti labi zināt, kā tur labi komunicēt vai kā būt labam līderim, bet tas nenozīmē, ka mēs to praksē varam izdarīt. Un tad šīs divas lietas mani mudināja meklēt veidus, kā mēs varam strādāt ar ķermeni, kā mēs varam strādāt ar kustību un kā ķermenis var būt resurs, kas mums palīdz mācīties. Jā, tas jau bija kaut kādas 10, 12 gadus atpakaļ, šis viss notika. Jā, un pēc tam es sāku veidot tādas eksperimentālas mācību programmas, kur mēs izmantojām, piemēram, āra aktivitātes vai akrobātiku, jogu, dejas improvizāciju, kontaktu improvizāciju, lai runātu par tādām tēmām kā komunikācija, līderība, sadarbība, radošums. Un, tā bija tāda ļoti interesanta un tiešām arī dzīvi mainoša pieredze. Un tad tā ķermeņa tēla tēma, viņa atnāca caur tiem mācību dalībniekiem, jo mēs dažreiz mācībās prasījām cilvēkiem arī pastāstīt kaut ko no sava ķermeņa vēstures. Un tad bija dalībnieki, kas runāja par to, cik ļoti viņu dzīvi ir ietekmējuši, piemēram, tas, kad ir bijis kāda slimība, ādas problēmas, ja visu laiku rāda un kas ir redzama. Tad bija dalībnieki, kas izvērtējot aktivitātes teica, jā, ka šī aktivitāte man ir palīdzējusi mainīt to priekšstatu par sevi, un ka man likās, ka es kaut ko tādu nevaru, ka man vienmēr ir skolotāji teikuši, cik tur es esmu tīzla, vai cik es esmu resna, un pēkšņi es varēju kaut kādā akrobātikā tur izdarīt super aizraujošas lietas, un tad mēs ar kolēģi runājam, kā tas tā nākās, ka tā tēma ir atstāta novārtā Latvijā, jo, angliski ir ļoti daudz materiālu par šo ķermeņa tēlu tēmu, un kā ar jauniešiem par to runāt un strādāt. Mums tā kā īsti nekā nav. Lūk, un tad mēs arī sākām meklēt, mēs radījām šo te Bodykind projektu, kur mēs kopā strādājām ar mācību vadītājiem no Čehijas un no Ziemeļmaķedonijas, un mēs meklējām šos te dažādos veidus arī, kā mēs varam ar jauniešiem par ķermeņa tēlu runāt, un izstrādājām tādu metodoloģisko materiālu. Un, protams, visu šo darbu darot, arī ļoti daudz lasīju dažādas pētījumus, jo tā tēma sākotnēji man bija jauna. Es likās, kāpēc neviens to nedara, un ja neviens to nedara, kāpēc gan lai mēs to nedarītu. Kad ir šie dažādie pētījumi, kas apliecina to, ka jaunieši
ar šo negatīvo ķermeņa paštēlu, ka viņi gan mazāk iesaistās mācībās, mācību procesā tajā pašā skolā. Viņiem var mazāk līdzdarboties kaut kur, tāpēc, ka viņi negrib, lai viņus kāds redz. Viņi var būt mazāk fiziski aktīvi, un tad, protams, ir vēl virkne ar šīm mentālās veselības problēmām, kas arī ir saistīts ar negatīvu ķermeņa paštēlu, kā depresija, trauksme, ēšanas traucējumi un pat domas par pašnāvībām. Līdz ar to tā tēma īstenībā ir ārkārtīgi svarīga, un varbūt, ja sākumā liekas, ka tas ir tāds jautājums par tādu personisko labbūtību, un jā, mums vajag sevi mīlēt, mums vajag sevi pieņemt, un īstenībā tas ir daudz, daudz dziļāks un nopietnāks jautājums par to, lai mēs būtu veseli kā sabiedrība, un lai mēs izmantotu to potenciālu, kas mums ir, nevis izvēlētos nolist kaut kādā stūrī, jo mums liekas, ka mēs neesam pietiekami skaisti vai pievilcīgi, lai kāptu uz skatuves vai lai uzņemtos šo līdera lomu. Un, tā kā, vai kaut vai lai turpinātu, treniņu peldēšanā, kas bērnībā ļoti patika, bet pusauģu gados pēkšņi vairs nepatīk, jo ir jāiet publiski peldkastīmā, kaut kur jābūt. Un, tas ir tas, kā es pie šīs tēmas nonācu. Es ar to strādāju salīdzinoši vēl nesen, būs kaut kā 2-3 gadi. Es joprojām īstenībā meklēju tos labākos veidus, kā tad mēs par to varam runāt, jo tas arī ir ļoti grūti. Un ļoti daudz jauniešiem ir šīs tas jautājums ir tāds ļoti dzīves un ļoti, ļoti sāpīgs. Līdz ar to nav vienkārši par to runāt, un varbūt tas arī izskaidro to, kāpēc tik maz par to tiek runāts. Jo tas prasa tādu arī lielu izdrošināšanos, manuprāt, no jaunas darbinieku vai no pedagoga puses kaut ko tādu vispār uzsākt un pēc tam savākt tās lietas, ko tas ir pacēlis caur šo runāšanu. Tā. Jā, tieši tā. Es iedomājos, es pat arī esmu strādājis kā skolotāja, un es domāju, tur pieaugušajiem arī jābūt stabilā vietā ar savu ķermeņa paštēlu, lai varētu šo tēmu atvērt ar jauniešiem un kaut kā spēt arī tieši tā, kā tu saki, pēc tam sapakot, lai tas bērns arī nepaliek vai jaunietis ar tādām svaigi uzplēstām brūcēm, ka viņš tā kā ir atklājies, izstāstījis savu sāpi, bet ko tad tālāk ar to? Jā. Jā, un jā, tu saki, ka tu 2-3 gadus esi ar šo tēmu strādājusi. Varbūt tev arī ir kāds ieskats tajā, kā vispār bērniem, jauniešiem sāk veidoties tas ķermeņa paštēls, no kurienes, es, piemēram, atceros sevi kā bērnu. Es tur mierīgs skraidīju laukos plika apkārt. Tas bija forši, man nekas tā kā nesatrauc. Bet kaut kādā brīdī, man liekas, pēkšņi liekas, ka es esmu kaut kāda neadekvāta, ka es kaut kā ne tā izskatos, un es jūtu, ka, tas ietekmē, tur varbūt man nav tik daudz, puišiem tik ļoti nepatīk kā savas klases biedrenes vai kaut kas tāds. Un kāda ir tava pieredze vai ko tu zini par šo? Es noteikti negribu vispārināt par to, kā šis ķermeņa tēls veidojās un kā veidojas mūsu attiecības ar ķermeni. Ķermenis ir tā kā tāds mūsu cietais disks, kurā visa mūsu dzīve ierakstās un saglabājās, un tad ļoti daudz ir tie faktori, kas var ietekmēt šīs attiecības ar savu ķermeni. Pieredzēta vārdarbība noteikti, bet arī tas, kādas aktivitātes mēs praktizējam, piemēram, vai mēs dejojam, vai nodarbojamies ar kaut kādiem komandu sportiem, vai varbūt ar cīņu sportiem, vai varbūt vispār ne ar ko nenodarbojamies. Viss šis arī mūs var ietekmēt. Jā, kas ir svarīgi runājot par bērniem, tas, ka, protams, tā pirmā ietekme ir vecāki. Un tas, ko dara vecāki, piemēram, ja bērnam ir tur mamma, kas ir apsēsta un visu laiku runā par to, ka viņai ir jānomet svars un sēž uz kaut kādām diētām, tad bērns arī šo ātri vien pārņem un arī iespējams sāk domāt līdzīgi kaut kā. Vai arī, protams, ja mēs paši tos bērnus komentējam un par to, kādi viņi tur ir smuki vai nesmuki, gan šie labie, gan sliktie negatīvie komentāri var ļoti ietekmēt, kā viņi sevi uztver. Un, kas ir varbūt interesanti un svarīgi no tādiem pētījumiem, kas rāda, ka
jau 3 gadu vecumā bērni pārņem šos te stereotipus, kas ir saistīti ar ķermeņa, nu, piemēram, izmēru, jā, kad, nu, tur resns ir slikts vai neglīts. Un jau ap 5 gadu vecuma bērni sāk, nu, tā kā apšaubīt kaut kādas lietas par sevi un savu ķermeni. Un kas ir varbūt mazliet šokējoši, ka šie te dati, nu, piemēram, šie ir Lielbritānijas dati, par ko es runāju, ka jau 8 gadu vecumā meitenes sāk domāt par svara zaudēšanu un kaut ko vajadzētu kaut kādas diētas ieturēt. Nu jā, kaut kādā ziņā absurdi. Un, nu jā, 8 gadu vecumā Lielbritānijas dati ir par to, ka tie ir varbūt 5% meiteņu, kas raizējās par savu izskatu un 3% puiši, tad 11, 18 gadu vecumā tā jau 46% meitenes un 25% puiši, nu, kas nozīmē, jā, ka kaut kur ap pusauģa gadiem tā problēma ļoti, ļoti aktualizēs, bet viņi īstenībā sākas jau ļoti agri. Un, nu jā, līdz ar to ir, protams, mums kā vecākiem ir jādomā par to, kāds ir tas piemērs, ko mēs rādam. Vai mēs runājam sliktu par savu ķermeni, vai mēs runājam sliktu par citiem cilvēkiem, vai mēs savam bērnam stāstam, kāds viņš tur ir neveikls vai nezinu, nekārtīgs un vēl tur tā. Nu, vai arī tieši otrādi stāstam visu laiku bērnam to, vai kāds tu smuks esi un tā, un tad beigās tam bērnam liekas, ka tas smukums ir arī tā vienīgā vērtība, kas viņā ir. Jā. Tā kā tā, man liekas, ka kaut kādā brīdī jau tu kā pieaugušais, nu, ja tev tavā dzīvē kaut kas tāds notiek, tu jau pārskati tos savus priekšstatus par sevi, par savu ķermeni, tu varbūt tiec pāri visam tam, ko tu esi pieredzējis kā pusaudzis, bet, nu, protams, ka tas kaut kādu ietekmi arī atstāja tādā ilgākā termiņā un nu jā, tas jautājums par to, vai tu pats tas, ko tu teici par to, vai tu pats kā jauns darbinieks vai kā pedagogs esi gatavs ar to tēmu strādāt, jo tev pašam viss ir kārtībā, nu, tas ir tāds ļoti aktuāls, jā, jo, nu, tas pirmais solis jau būtu sakārtot tās savas attiecības ar savu ķermeni un tad domāt par to, kā mēs tā varam darīt ar citiem cilvēkiem kopā. Jā, un šajā podkāstā ar dažādiem cilvēkiem sarunājoties vairākas reizes, mēs esam sarunās atdurušies pret to, ka tās patiesībā ir ļoti dziļas pārliecības, kas ir veidojušās, un tās nevar arī tur dažās stundās, dažās dienās atmācīties. Tas ir tiešām darbs, kas prasa gadus, un tagad arī klausoties tevī, man ir daudz skaidrāks, kādēļ tas prasa tik ilgu laiku, jo, ja tu saki, ka jau 5 gadu vecumā bērni sāk vērtēt savu ķermeni vai, nezinu, tur resns vai tievs, sanāk, ka līdz pieaugušam vecumam, nu, teiksim, 25 gadiem, 20 gadus es dzīvoju ar kaut kādu šo pārliecību un varbūt nezinu, tur otrā pusē 30 gados sāku kaut kā ar šīm pārliecībām strādāt, jā, būtībā lielāko dzīves daļu. Esmu nodzīvojis ar kaut kādu pārliecību, ko pēc tam mēģinu atmācīties. Jā, ar to, laikam, es gribu pateikt, ka nav brīnums, ka tas prasa laiku un tas nenotiek ātri. Jā, protams. No otras puses, es domāju, no šorīt arī, nu, tā kā domājot par šo te ierakstu, ka, nu jā, par to, kā veidojās tas, nu īstenībā tas jautājums jau ir par to, kā veidojās mūsu pašvērtība un kas ir tās pamatā, jā, un tad mēs, nu gan vecāki, gan šie te paši pedagogi, jaunas darbinieki var ļoti labi palīdzēt jauniešiem apzināties, kas tad ir tie tavi pašvērtības avoti vai pamati, un kas ir varbūt tas, kas tev labi sanāk, vai varbūt tev nekas labi nesanāk, bet tu esi labs draugs, vai tu esi laba māsa, vai labs brālis, bet jā, ir svarīgi, lai šis te izskats nebūtu mūsu pašvērtības pamatā. Varbūt viņš ir viens no elementiem, jā, viss ir kārtībā apzināties, ka tev ir skaists, spēcīgs ķermenis, un ka tas ir arī svarīgi, bet jā, lai šis te pašvērtības pamatā būtu dažādas lietas, un jā, nu man liekas, ja mēs dzīvotu tādā pasaulē, kur mēs redzam cilvēkos kas viņiem sanāk un kas viņos ir skaists, nevis fokusējamies uz to, kas nesanāk vai nav tik skaists, nu, ka īstenībā jau viss būtu ļoti vienkārši, un šīs dziļās ticības, un, nu, viņas būtu citādākas, bet mēs neesam tā pieraduši darīt. Nu, mēs, man liekas, kā kultūra, nu, latvieši, mēs ļoti fokusējamies uz to, kas nesanāk,
un kas ir uzlabojums. Un jā, nu varbūt tā doma aiz tā visa ir, kad caur šo te kritiku mēs ceram, ka jaunieši vairāk mācīsies vai ne, un paliks labāki un centīsies sevi uzlabot, bet, nu, īstenībā jau arī tā pozitīvā atgriezeniskā saikne tikpat labi motivē un varbūt pat vēl labāk motivē darīt to, kas tev sanāk, un saprast, jā, kas tad ir tā tava pašvērtība, un ka tas izskats varbūt nav obligāti tik ļoti svarīgs, un ka tas ir kaut kas, kas tāpatās kaut kad pazudīs vai var ļoti viegli pazust, un jā, nu vai ir vērts uz to tik ļoti, ļoti fokusēties. Nu jā, un tad man liekas, ja mēs vienkārši sekot šai te ļoti, ļoti vienkāršiem principam, kad, nu, izcelt un runāt par to labo un skaisto citos un redzēt aiz tās ārienes, nu, to cilvēku, kas tur mīt, tad mums arī nebūtu tagad jādomā visādas un jāiegulda resursi programmās par to, kā mazināt ņirgāšanos skolā un kā runāt par ķermeņa tēlu. Bet, nu jā, tās ir tādas izmaiņas, kas ir nepieciešamas kultūrā un tādā sistemātiskā līmenī. Un, protams, ka tas nevar notikt 2-3 dienu laikā, un noteikti ir vēl vairākām paudzēm jānomainās. Man liekas, ka tagad jau jaunieši ir daudz savā ziņā. Nu, viņi ir tādi bišķiņi jau... Nu, man liekas, ka nav vairs tik ļoti, nepakļaujās tik ļoti tādam mēdīju spiedienam un ir mazliet tā. Nu, grūti pateikt, jo, nu, katrā ziņā praktiski strādāt ar jauniešiem, es redzu to, ka tā tēma ir vēl ļoti, ļoti sāpīga viņiem, bet, nu, tāpat laikā man liekas, ka, nu, tā, kas bija mana paudze, ka mūs vēl vairāk viss kaut kas ietekmē, un mēs bijām kaut kādi nebrīvāki savā domāšanā un rīcībās. Tā kā kaut kas jau mainās arī uz labo pusi pamazām. Man šķiet, ka mums varbūt nebija tik daudz iespēju vai kaut kādu drošu vietu, platformu, kur par to runāt. Un tas šķiet, ka šobrīd varbūt ir vairāk tādu iespēju pieejams, un es ļoti ceru, ka jaunieši to izmanto. Jā, un arī tā informācija bija ļoti vienveidīga, kas bija pieejama. Nu, tie paši mēdīji, tur televīzija, žurnāli, nu, tu jau nevarēji īsti izvēlēties, ko tu patērēt. Nu, tu varēji izvēlēties nepatērēt neko, bet... Es, piemēram, biju kā pusauds ļoti cītīga sieviešu žurnāla lasītāja, un nu, man ir jāatzīst, ka jā, man ļoti tas ietekmēja, un man likās, ka visām sievietēm obligāti vajag tur ļoti daudz tos krēmus, tur katrai ķermeņa daļai vajag to savu, un man tur bija pat kladītes, kuras rakstīju, kā tur rūpēties par sevi, un vēlāk es studēju žurnālistiku, komunikāciju, un tad jau arī man tas bija ļoti interesanti ieraudzīt to, kā mediji veido to mūsu realitātes uztveri, atkodēt dekodēt tos ziņojumus, vēstījumus un jā, vairāk apzināties, kas aiz tā visa stāv. Bet, jā, tādā pusauģa vecumā jau nu, tu tā kā izlasi un notici. Nu, vismaz man tas tā bija. Un tagad tomēr, jā, nu, par cik ir sociālajie mēdī, arī ļoti daudz ir visādi alternatīvi viedokļi atrodami. Un, tā kā, ja mēs paši apzināti rūpīgi izvēlamies, kam mēs sekojam, tad jā, mēs varam... Nu jā, sakot tiem cilvēkiem, kas mums liek justies labāk par sevi. Nu jā. Jā, šis man liekas ļoti svarīgs punkts, tā kā dažādot tos kanālus, kam mēs sekojam. Jo man tas arī pašai bija ļoti svarīgs punkts, kas mainīja to, kā es redzu citus cilvēkus un arī sāku redzēt pamazām sevi citādāk, kad es piesakoju cilvēkiem, kuri izskatās dažādāk un dara savos dažādajos ķermeņos dažādas lietas, ko man likās, nē, ir esmu cilvēks, šo nevar darīt. Izrādās, ka var. Jā. Un tu minēji jau arī ņirgāšanos, jeb bulingu. Kā šobrīd strādājot ar pedagogiem, ar jaunatnes darbiniekiem, kā tu redzi, cik lielu lomu spēlē ķermeņa tēls ņirgāšanās kontekstā? Es nezinu, varbūt šobrīd arī par ātru spriest, bet tagad ir ienākusi tā jaunā Kīvas programma skolās. Es nezinu, vai tur jau uzreiz var izvērtēt kaut kādus, bet jā, būtībā tas jautājums par ķermeņa tēlu un ņirgāšanos, kā tur ir tā saistība. Jā, nu, man ļoti patīk parasti skatīties, ko saka dažādi dati un pētījumi. Jā, un šī te atkal, protams, mums nav nekādi dati, nu, manā rīcībā nav nekādi dati tieši par Latvijas situāciju,
Bet par šo tēmu ir arī bijuši daudz dažādu pētījumu no dažādās valstīs, un tie rezultāti ir diezgan līdzīgi. Un saka to, ka īstenībā tieši ķermeņa izskats ir viens no galvenajiem šiem te ņirgāšanās iemesliem. Un, kad īstenībā, kad lielākoties tā arī ir tā lieta, par ko jaunieši tiek izsmieti. Gan par savu izmēru, vai nu tur pārāk resns, pārāk tievs, pārāk garš, tur pumpas, rētas, nezinu, kaut kāda, tā pati, nabadzība, kas ir acīm redzama, ka tev tur nav tās skaistās drēbes, vai tev nav higiēna tik ļoti laba, ka šis arī, ir tāds, ļoti būtisks iemesls. Un, līdz ar to vēl jau vairāk, ja mēs gribam runāt un risināt kaut kā šo te ņirgāšanās tēmu, tad mums ir atkal jārunā par šīm te ķermeņa kaunināšanu un ir jāmeklē kaut kādi veidi, kā mēs varam palīdzēt jauniešiem mācīties empātiju gan pret sevi, gan pret citiem. Es saku, man ir bail atkal tā vispārināt, bet man ir drusciņa sajūta, ka man tajā laikā, kad es mācījos, ka dažkārt pedagogi vēl piemeta savu pagalīti un dzirkstelīti šai te izsmiešanai tieši ārienes dēļ. Man šķiet tur, dažkārt sporta skolotāji, arī tas ir tas, ko dalībnieki dažādās mācībās stāsta, ka sporta skolotāji ir tie, kas iedveš šo te sajūtu, ka tu esi tāds tizls un neizdevies, un kad komentē skaļi, šos te dažādus izskata vai fizisko spēju aspektus, Bet es domāju, ka tas notiek daudz, daudz mazāk nekā sanāk, un kad kopumā jau, Bet, no otras puses, atkal sociālos tīklos mēs redzam, ka pieaugušie ļoti daudz ar ķermeņa kaunināšanu un ķermeņa izsmiešanu, un ka tas ir, atkal domājot, piemēram, par tā pašām sievietēm politikā, tas, ko es redzu sociālos tīklos, ka viņas pie katras izdevības tiek komentētas par to, kā ir saģērbušās un kā izskatās. Un, līdz ar to jauniešiem noteikti ir tas pieaugušo piemērs, ka izsmiet par ārieni, ka tas ir tā normāli. Un arī ir varbūt šis iebiedējums, ka ja tu iesi politikā jaunā meitene, tad arī šito visu dabūsi pieredzēt, un kas nozīmē, ka tev ir jābūt ar ļoti tādu mērķtiecību, biezu ādu, lai izvēlētos nodarboties ar kādām tādām pilsoniski aktīvām lietām vai iet politikā. Tu vari 100% būt droši, ka tev nāksies to visu dzirdēt un lasīt par sevi, kas ir, tā kā. Jā. Te man gribās arī kā tu pieminēji tās sievietes politiķis, tas ir ārkārtīgi izteikti. Un tas, ka tiek vērtēts ne tikai izskats, bet izmantojot kaut kādus šos te izskata elementus, tiek vērtēta arī, piemēram, sieviešu politiķu kompetence. Tātad daudz vairāk par izskatu tie secinājumi tiek izdarīti. Un es domāju, ka noteikti tas tā ir arī ņirgāšanās kontekstā, ka mēs par to ārieni vērtējam arī cilvēka būtību vai kaut kādas pieņēmumus, cik viņš ir, piemēram, gudrs vai nav gudrs. Tas iztēlojas skolā bērni droši vien. Jā. Ir, protams, pastāv šie ar izskatu saistītie stereotipi. Tie jau arī ir dažādi pētīti. Un, mēs jau paši varam pārbaudīt, paņemt tur cilvēku bilžu komplektu un pastīties, kurš mums liekas, kurš varētu būt tur visgudrākais no viņiem, kurš varētu būt visdrosmīgākais un tā tālāk. Man liekas, tas arī ir tā interesanti, kā cilvēkiem, kas strādā ar jauniešiem, tā kā saprast tos un apzināties tos savus stereotipus un aizspriedumus, jo noteikti, ka viņi ir. Un kad, es iedomājos pilnīgi,
es arī atzīšu par sevi, jā, es gan nelieku nevienam atzīmes, bet jā, kad es kādu cilvēku, pēc izskata es viņu varu tā notiesāt, ka, šitas droši vien neko interesanti nepateiks, un šitas gan izstāsta tāds ritīgi radošs, interesants cilvēks, un es gribu ar viņu tur runāties, un, protams, ka šie aizspriedumi bieži vien, tādi stereotipi aizspriedumi pieņēmumi, viņi ir kļūdaini, un noteikti ir jābūt ļoti, ļoti uzmanīgiem, tā kā priekšlaicīgi nenovērtēt par zemu un arī nenovērtēt atzīmju veidā kaut kā sliktāk tos cilvēkus, kas mums liekas vienkārši, ka viņi izskatās kaut kā dumjāki vai neinteresantāki vai kaut kā tā. Jā, tā ir tā daļa no tā darba, ko mums jāveic pašiem ar sevi, lai mēs varētu strādāt ar jauniešiem. Pilnīgi piekrītu. Un es domāju, tas, ka stereotipi mums visiem ir aizspriedumi. Arī mums visiem ir, jo tas ir vienkārši tas, kā mēs funkcionējam, sakārtojam pasauli priekš sevis. Un mēs droši vien nevaram tā kā pilnīgi atbrīvoties no kaut kādiem stereotipiem un aizspriedumiem, bet mums šeit tas, ko tu saki, vienkārši būt apzinātiem par to, kas nav vienkārši pirmkārt. Jā, būt apzinātiem par to un tad pavērot, kā tas ietekmē tas mūsu attieksmes, tas mums šeit ir svarīgākais, jā. Un tā kā mēs esam jau sarunā par to ņirgāšanos un vārds skola arī vairāk kārt ir izskanējis, kā vispār skolas vide, jā, tavā pieredzē, gan iespējams personīgajā, iespējams strādājot ar jaunas darbiniekiem, pedagogiem, arī ar jauniešiem, kā ietekmē attieksmes pret ķermeņiem, jo man pašai strādājot skolā kā skolotājai, es domāju, pirmais jau tā iešana uz tualeti. Katram skolotājam, tur, protams, ir dažādas sistēmas, citi ļauj iet, citi neļauj iet. Es domāju, tas, ka bērns drīkst iet uz tualeti starpbrīdī vien jau padara, tā kā liek apspiest tās savas fizioloģiskās vajadzības, ja mēs par ķermeni runājam, bet tad atkal kaut kāda tāda publiska teikšana, ka jāiet uz tualeti, kur iespējams atkal kaut kāds kauna moments ienāk, un es domāju, tur ir vēl milzums daudz visu kaut kas runājot par ķermeņa tēlu un paštēlu, kā skolas vide to ietekmē un veido. Jā, man negribās tā vispārināt, bet, ja mēs runājam par tādām tendencēm kopumā, kas rietumu kultūra jau no seniem laikiem ir vairāk bijusi fokusēta uz to, ka svarīgs ir tas prāts. Ķermenis ir vairāk tāds traucēklis vai pat kaut kas slikts, kas ir apspiežams vai kaunpilns. Tas nāk gan no šīs rietumu filozofijas, gan arī no reliģijas kristīgās kaut kādā mērā. Un tad, tradicionāli, tā ideja būtu tāda, ka tu sēdi tajā skolas solā, iespējami kluss un mierīgs, un lai tas skolotājs var ar tavu aktīvo prātu runāties un darboties un to ietekmēt. Tā ir, tad es atkal atgriezīšos pie tās turku aktrises savā profesionālā vēsturē par to, ka tev galva kustās tad, kad tu pats kusties. Un ka šī te sēdēšana mierīgi ir pedagoģiski varbūt nepareiza, kad ir varbūt labāk, kad es personīgi dotu noteikti priekšroku formātam, ka mēs nesēžam skolas solā, bet mēs varbūt sēžam uz grīdas, un tad mēs varam arī tur izstaipīties, kad mums vajag vai pamainīt tās pozas. Kā mācīties arī neapspiest tos procesus ķermenī un to savu fizioloģiju. Ja vajag izkustēties, mēs to daram, mēs nemēģinam kaut kā sevi mākslīgi piespiest būt mierīgiem, tāpēc, ka tā ir pieņemts varbūt skolā vai, tā jau. Īstījā mums nav sabiedrībā tā pieņemts, ka es tagad pēkšņi piecelšos, un sākšu staipīties vai, nezinu, varbūt pat bišķiņ padejošu, un tad atgriezīšos pie tā, ko mēs tur darījām pirms tam. Bet, īstenībā jau tā kustība palīdz mācīties, un ir skolas, kas arī tas ir daļai saistīts arī ar kustību, bet tā kā kustības prestats ir skolas, kas praktizē kaut kādas meditācijas ar bērniem no rīta, arī kā veidu, lai safokusētos un varbūt arī pievērst uzmanību, kas tad īsti manī notiek, gan tādā emocionālā, gan arī tīri fizioloģiskajā ziņā, kā es šodien jūtos un tā tālāk.
Nu jā, man ir diezgan daudz kritiska attieksme pret to mūsu kultūru. Atkal man ļoti nepareizi liekas, ka mums ir tādi īsi pusdienu pārtraukumi, ka mēs tur aizskrienam, kaut ko ātri pēdam, skrienam atpakaļ, turpinam to mācīšanos vai to darbu. Nu jā, ka tas viss ir tāda ķermeņa atstāšana novārtā vai dažos gadījumos pat ķermeņa apspiešana. Nu jā, arī tas pats piemērs par to tualeti. Nu, protams, ka jā, tu tiec, ka tās tavas ķermeņa sajūtas un vajadzības nav svarīgas. Un galvenais ir, ka tu daudz strādā un daudz mācies un daudz sasniedz visu kaut ko. Un tad mēs, protams, rezultātā zinām, kad ir daudz slimu cilvēku, arī izdeguši cilvēku. Tas viss tāds, tāda kaitēšana sevi īstenībā un citiem. Noteikti ir lietas, ko mēs varam izdarīt vēl, lai padarītu skolas draudzīgākas jauniešu veselībai, jauniešu ķermenim un arī, lai palīdzētu veicināt šo ķermeņa pieņemšanu. Jā, viena no tām lietām liekas, ka tās telpas varētu būt tīri fiziski, viņas varētu būt tādas, varbūt ar iespēju sēdēt arī uz grīdas vai kaut kādu vietu, kuru var izkustēties. Paskatīties, varbūt kādas tur tās mēbeles ir un vai cik tās ir ērtas skolas nomainīt ir grūti, bet tā pašā laikā varbūt skolotāji var izmēģināt, kā ir strādāt, ja mēs atnākam ar paklājiņiem un sēžam uz grīdas, vai kā ir, mēs varam iziet kaut kur laukā, kādā parkā, un, izmēģināt vairāk tos veidus, kā mēs varam būt, lai dotu iespēju arī nedaudz būt kustībā tajā laikā, kamēr mēs kaut ko citīgi diskutējam vai klausāmies vai pat rakstām. Ir arī valstis, kurās ir izstrādāts dažādas vadlīnijas, kas būtu jāievēro skolām, lai viņas būtu tādas ķermenim pozitīvu ķermeņa tēlu vai veicinošas, un tad tur ir, teiksim, ko darīt, lai neveicinātu ēšanas traucējumus, un tad tur arī par to, ka skolotājs nekādā gadījumā nedrīkst komentēt skolēnu ķermeni. Tas neatiecās uz mācību procesu, kāpēc tā vispār darīt. Ka ir svarīgi, lai skolēniem būtu pieejamas dažādu veidu fiziskās aktivitātes. Nevis tikai tas, ko tā skola spēj piedāvāt, bet arī tas, kas tam bērnam tiešām ir atbilstošs un piemērots. Tur ir arī gan par ēdināšanu, kad ir svarīgi mācīties par šo veselīgo uzturu, bet tā pašā laikā, kad ir svarīgi, lai nav tas spiediens, ka tas veselīgais uzturs ir nepieciešams tāpēc, lai tu būtu tievāks. Šīs dažādās lietas. Un tad vēl man no tādas savas pieredzes un varbūt tās manas paaudzes skolas pieredzes, man liekas, ārkārtīgi svarīgi ir tas, kas notiek sporta stundās, jo sporta skolotājiem ir tāda liela vara veidot šīs mūsu attiecības ar savu ķermeni un tās ietekmēt. Ir jau ļoti labi, kad samazinās šī vērtēšana sporta stundās un ka varbūt nav obligāti jāatbilst kaut kādiem standartiem, bet tas, ko saka arī dažādi psihologi, kad viena no lietām, kas mums palīdz veidot pozitīvas attiecības ar savu ķermeni, ir tas, ka mēs pārvaram dažādus mazus fiziskos izaicinājumus, vai mazas vai lielas, bet, piemēram, noskriet maratonu. Jā, varbūt kādam tas ir noskriet maratonu, un tad tu esi to izdarījis, un tad tu to ķermeni tā kā beigās vari tiešām nosvinēt, ka tu to varēji, un ka tas bija forši, un tas uzreiz iedod tādu pašapziņu. Bet varbūt kāds nevar noskriet to maratonu, kādam tie būs 2 kilometri, tu esi noskrējis, un arī svinības, un kad būtu svarīgi, ka šīs sporta stundas varbūt piedāvā tādus mazus izaicinājumus un piedāvā arī atbalstu, kā tos tiešām, var pārvarēt. Tas nav tā, ka man bija kādreiz ļoti bail no slēpoci, un kas skolotājs fizkultūrā pasaka, tagad tu vienkārši brauc laikā no tā kalna, un ko tu te vispār čīksti un baidies. Ja, bet, es tāpatās, ja man kāds nepamāca, kā man nobremzēt ar tām slēpēm, kā man droši nobraukt, es to nevaru izdarīt, un man rodās tā sajūta, kad es esmu tāda neveikla, un kad noteikti šitās ārā aktivitātes nav priekš manis, un labāk es kaut ko citu darīšu, un nevis sportošu. Es domāju, ka jebkurā mācību priekšmetā ir forši, ja mēs varam uz ķermeni skatīties tiešām kā uz resursu, kas mums var palīdzēt gan mācīties, gan visādas grūtības pārvarēt. Un tad,
gan kaut ko saprast arī par sevi. Jā, piemēram, varbūt tā nav tik daudz skolas tēma, bet ja mērķis ir attīstīt skolēniem sadarbības prasmes, mēs varam runāt par to komandas darbu, par tur komandas lomām un visu kaut ko, bet mēs varam arī aiziet, uzspēlēt, tur, piemēram, basketbolu. Un pēc tam izanalizēt, kā tad es tur īsti spēlēju un kā es sadarbojos ar saviem komandas biedriem, vai cik man bija svarīgi, tur būt labākajai vai uzvarēt, un cik man bija svarīgi, varbūt arī palīdzēt citiem cilvēkiem manā komandā sevi parādīt. Tā ļoti, ļoti daudz dažādas lietas, principā, no jebkuras kustību aktivitātes mēs viņu sākam tā analizēt, ko es tur darīju. Un kā es darīju, mēs varam ļoti daudz viskaut kādas lietas izvilkt un saprast paši par sevi. Un, tad skatīties, varbūt tiešām es to kaut kādu vienu lietu daru tikai tajā sportā, un dzīvē es tā nedaru. Sākoties jau tas, ko mēs darām tajās dažādās kustību aktivitātēs, arī atspoguļo to, kāda mēs esam dzīvē. Un, tās tendences varbūt atkārtojās, un tad mēs varam ar to kaut kā mēģināt strādāt. Un, man ļoti, ļoti liekas, ka ir. Nevienmēr ir viegli, un varbūt, ka nav arī vēlams par to ķermeņa tēlu runāt tā ļoti tieši ar jauniešiem, bet tajā pašā laikā mēs varam par to vispār nerunāt, bet mēs varam palīdzēt saprast to, kā tas ķermenis ir tas tavs resurs, un tas arī automātiski nāk ar tādu lielāku ķermeņa pieņemšanu un novērtēšanu. Jā, varbūt likt uzsvaru uz to ķermeņa arī funkcionalitāti, un ne tik daudz uz to, kā tas izskatās. Jā. Ļaut piedzīvot to, ka mūsu ķermenis var darīt lietas, ne tikai uz to izskatu fokusēties. Bet klausoties tevi, es pilnīgi jūtu tādu pretreakciju. Man liekas, tā skolotāja identitāte manī tādas milzīgas bailes. Kā tas būs, ja es tagad ļaušu tiem bērniem stundā kustēties, kā es viņus savaldīšu, kā es viņus nokontrolēšu. Ja man tur ir 30 bērnu klasē un tā, un tas man ļoti arī sasaucas ar to, ko tu iepriekš teici, ka tas vispār nāk no mūsu rietumu kultūras un filozofijas, tas pretnostatījums starp prātu un ķermeni. Un tad, kad tu par to runāji, man pilnīgi vārds mežonīgs nāca. Jā, tāds pie manis ir doma, ka, tas ķermenis ir kaut kāds mežonīgs, un mums viņš ir jāsavalda, un cik ļoti tas ir iesakņojies arī tajā mūsu izglītības sistēmā, ka vienīgais veids, kā mēs varam nodot bērniem zināšanas, ir tad, ja viņi savaldīgi sēž tajos savos solos. Ka tas tiešām ir arī tas priekšstats par to, ka mēs kā vecāki, gudrāki cilvēki nododam zināšanas, nevis bērni mācās caur to, ko viņi pieredz. Jā, tā kā, man liekas, tur tik daudz priekšstatu, ko atpakot. Bet, tāpēc man nevisai patīk varbūt runāt par to, ko tur kā vajadzētu darīt. Es pieņemu, balstoties varbūt uz to savu pieredzi, ka katrs, es neesmu pedagogs, bet es arī palīdzu cilvēkiem mācīties, un pedagogs vai mācību vadītājs, mēs jau katrs tā kā meklējam to savu pieeju, kas darbojās. Varbūt kāds skolotājs ir liels, kas aizrautīgs runātājs, un viņam ļoti labi darbosies šīta pieeja, ka tu vienkārši stāsti, un visi tiešām mierīgi sēž un klausās muti atplatuši. Un varbūt kādam tas nedarbojās. Protams, tas vienmēr ir jautājums par to savu arī kaut kādu komforta zonu un cik mēs esam gatavi uzņemties kaut kādu izaicinājumu un riskēt. Man personīgi, man tā kā patīk izmēģināt visādas jaunas lietas un noriskēt un paskatīties, kas tur notiks. Bet es arī saprotu, ka kādam kāds varētu nebūt komfortabli ar to. Un, manuprāt, ir noteikti svarīgi, lai mēs darām tādas lietas, ar ko mēs jūtamies komfortabli un droši. Un, varbūt kādreiz pamēģināt kaut ko citu, izaicināt arī sevi, bet ir labi, protams, ja jaunieši var pieredzēt šos dažādos mācīšanās veidus, lai arī saprastu, kas ir tas viņu veids. Jo man ir arī jāsaka, ka noteikti ir cilvēkam šī ķermeniskā mācīšanās galīgi nedara. Nezinu, kāds tur kuram iemesls, bet viņi ļoti, ļoti pret to nobloķēsies un negribēs neko tādu darīt. Un, ir kā cilvēkam tas dara, jo caur dažādām lietām jau mēs saprotam, kas ir tā mūsu lieta. Ja arī tas, ko es sapratu, vadot šīs te mācības par šo somatisko mācīšanos, kad dažreiz tas negatīvais ķermeņa tēls arī ir iemesls, kāpēc cilvēkiem nepatīk šāda veida mācīšanās. Un ka tas tiešām var ļoti, ļoti traucēt un ietekmēt to, ka kāds cilvēks negrib tādā aktivitātē iesaistīties. Un, protams, ka
Tas ir arī jārespektē, un mēs nevaram nevienu piespiest kaut ko darīt, ar ko šis cilvēks nejūtās ērti. Tad tas atkal būtu viens veids, kā mēs veicinām to, ka jaunieši mācās apspiest šīs ķermeņa vajadzības, un ka mēs neņemam to vērā, un ka tas nav svarīgi, un ka robežas arī nav svarīgas. Robežas ir ļoti svarīgas, un tas ir mūsu vadītajās mācībās par ķermeņa. Mācībās viņas īstenībā nevar sākt par mācībām, bet aktivitāte varbūt par ķermeņa tēlu, ka tieši jaunieši arī, tas viņiem ir varbūt tas aktuālākā tēma, kā tad nospraust šīs savas robežas un, ko atbildēt uz to ķermeņa kaunināšanu vai ņirgāšanos, un kas, man liekas, ir ļoti grūts jautājums, un ka tur nav tāda ātrā atbilde, tad dari tā, dari šitā, un tā tur viss uzreiz sanāks. Un tā atkal noteikti ir kaut kāda lieta, ko mēs mācāmies jau no ļoti, ļoti agra vecuma. Jā, viens no jautājumiem, ko es tev šodien arī gribēju pajautāt, ir, varbūt tu saki gan, ka tas nav vienkārši ātri atbildams jautājums, bet varbūt tev ir kaut kādi ieteikumi, ko jaunieši var darīt, lai justos kaut kā drosmīgāki, iestāties par sevi, vai novēro kaut ko līdzīgu, ka kāds tur klases biedrs apsaukā citu par esnu, vai es nezinu, nesmuku pumpainu un tā tālāk. Man reizēm pat šķiet, ka nodara kaut vai tīri frāzes, ka mums kāds pasaka, šajā brīdī tu vari teikt šādi, jo tas arī nav kaut kas, ko gadās dzirdēt, kas mums tiek kaut kā modelēts priekšā, ka tev uzbruk, tu vari atbildēt šādi. Jā, tā kā varbūt tev ir kaut kādi ieteikumi, kas nāk prātā. Jā, mums viena no aktivitātēm ir bijusi par to, kad sarakstīt visus šos ķermeņa kaunināšanas komentārus un tad izdomāt kopīgi visiem grupā tādas smieklīgas atbildes, kā uz to var ar humoru atbildēt. Vienkārši veidot šādu potenciālo atbilžu krājumu, bet man tiešām īsti nav atbilde uz šo jautājumu, jo es arī domāju par sevi, kāda es biju kā jauniete, un man liekas, ka tā jau ir arī kaut kādi savas tās bailes un kompleksi, un pat ja tu neesi tas, kuru izsmej, iestāties par kādu citu cilvēku, tas arī prasa tādu ļoti lielu drosmi un arī ievainojamību, jo, tu zini, ka tu vari arī kļūt uzreiz par to mērķi, un, protams, tu to negribi. Man liekas, tas ir vairāk atkal tāds jautājums par to, kā mēs veidojam to kultūru, šajā gadījumā, piemēram, skolā, jo, arī mēs varam ietekmēt, kā veidojās šī te klases kultūra un vide, vai kā veidojās, visā skolā šī te vide, un tiešām nodrošināt to, ka tāda ķermeņa kaunināšana vai izsmiešana, ka tā nav norma. Un, skolotājs var par to, piemēram, iestāties, vai to arī kā vecāks var iestāties par kādu bērnu, ja tu redzi kādā situācijā, ka tas notiek. Bet, vienkārši vairāk parādīt, ka norma nav izsmiet citus par viņu ķermeni vai kaunināt citus par viņu ķermeni, bet ka norma ir to nedarīt un norma ir par to iestāties. Jo vairāk mēs to darīsim, jo vieglāk to būs izdarīt. Bet, tādu normu maiņu jau tu viens pats cilvēks nevar īsti panākt. Un, tur ir jābūt sadarbībai un ilgākam laikam. Kas man šķiet jauniešiem vēl varbūt var palīdzēt, ir visu laiku mazliet analizēt un jautāt, kāpēc? Kāpēc tur cilvēks X smējās par cilvēku Y? Vai kāpēc ir tik svarīgi būt tievam? Kāpēc žurnāla vākiem ir tur tādas un tādas sievietes un nav citādākas. Kāpēc? Ja? Tā kā saprast, kas ir, kas veido to mūsu kultūru un kādas intereses aiz tā visa stāv, kas ir tie cilvēki, kas to dara un kam tas ir, tā kā izdevīgi. Un tad varbūt jau šādu, izjautāšanu un tādu kritisku izvērtēšanu, tā arī laikus tāds saprast, ka varbūt tas ārējais izskats tiešām nav tik svarīgs un ka tā nav vajadzīgs visu laiku kaut ko pirkt un kaut ko darīt, lai savu to ārienu uzlabotu. Un tad arī varbūt kļūst vieglāk pateikt, vienkārši neņemt vērā kaut kādus komentārus par to savu ārienu, jo tie komentāri var būt sāpīgi, bet, ja tu tā bišķiņ no malas paskaties, viņi ir tādi ļoti triviāli, un viņi jau tikai, viņi liecina par tās otras personas kaut kādu bezspēcību vai
Nu, nu jā, es teiktu, varbūt bezspēcība, bet īpaši tie ir kaut kādi vecāki vai radinieki, kas kaut ko negatīvu komentē, nu, ka viņi, jā, nu, ka viņi vienkārši neprot labāk, varbūt to pateikt un veidot tās attiecības. Un tomēr ļoti, ļoti daudz šiem skaistuma ideāliem, nu, tā ir šī skaistumkopšanas industrija, kas no tā visa iegūst, un nu, kas ir priecīgi par to, ka mēs nejūtamies labi paši ar sevi. Un tad ir vēl viss, nu, tur ir ļoti, ļoti, ļoti daudz, viss kaut kas aiz tā stāv. Bet, nu, jā, kad tu sāc saprast, ka tie visi ideāli un priekšstati par to skaistumu jau ir tādi ļoti relatīvi un subjektīvi, un ka viņi var mainīties, un ka tā nav kaut kāda absolūtā patiesība, kam tev ir obligāti jātic. Nu jā, un tad tu kļūsti varbūt tāds mazāk ievainojams pret šiem te visiem komentāriem. Un varbūt vēl viena lieta, kas tevi padara tādu mazāk ievainojumu, ir tas, ka ka tu vienkārši dari lietas, kas tev patīk un kas tev sagādā kaut kādu baudu un prieku, un tās varbūt ar ķermeni saistītas lietas, un tās varbūt ar ķermeni nesaistītas lietas, bet jā, tu vienkārši atrodi to savu pašvērtību un to savu prieku kaut kur citur, un tad jau tev ir tāda stabila pašapziņa, un tevi nevar tik viegli kaut kā ietekmēt un sagraut ar kaut kādiem komentāriem. Jā. Tas, man liekas, ir arī par tām robežām, ko tu saki. Nu, piemēram, man nepatīk, ka tu šādi man saki, un noteikti kaut kā es kā skolotāja, ko esmu mēģinājis darīt, stiprināt to skolēnu, pret kuru pārējie vēršas. Ne tikai tā kā mēģināt kaut kā apsaukt un apturēt tos pārējos, bet arī iedot stiprinājumu tam, pret kuru vēršas. Un es absolūti arī piekrītu tev par to, ko tu saki, ka tā iestāšanās par kādu citu ir ārkārtīgi grūta būt tam, kuru aizstāv, jo tas cilvēks ir tiešām izvēles priekšā tajā brīdī, zina, ka arī var kļūt par upuri, iestājoties par kādu. Un, protams, ka tas ir tas, kā mēs kā pieaugušie, kas strādā ar bērniem un jauniešiem, mēs to vidi veidojam. Un tas, ko es esmu pieredzējusi, jo atklātāk es iznesu tos jautājumus skolēnu priekšā, jo vairāk tas arī veido to tādu patiesu un iejūtīgāku vidi, nevis izlikties, ka šitais nenotika un mēs par to nerunāsim. Bet tas arī prasa drosmi no pieaugušā, tā kā pacelt šo sarunu un arī kaut kā iznest šo sarunu, es teiktu. Iespējams arī tur jāmazina kaut kādas tās gaidas skolotājiem, es tagad runāšu par skolotājiem pašiem pret sevi, ka viņiem jāpanāk tagad, ka bērni vai skolēni nonāks pie ļoti konkrēta secinājuma. Laba saruna ir arī tāda, ka mēs redzam, ka mums ir dažādi viedokļi par šo klasē. Un tas man atgādina, kad sāku strādāt ar jaunu klasi, man šķiet, ka vienā no pirmajām stundām tas, ko es darīju, savācu viņu priekšstats par to, ko viņi domā, kāda šī klase ir. Un tad kāds teica, es pat neatceros, ko tie skolēni, kas bija tas viens īpašības vārds, ko viena skolniece pateica, mēs esam emocionāli. Un es to pierakstu uz tāfeles, un pārējie sāk smieties tajā brīdī, un tīpaši, protams, puiši sāk smieties. Man šķiet, tā bija 5. klase. Mēs tur emocionāli un tā, un sāk smieties, un daži tur varbūt pat sadusmojās, un man bija tāds, un šis ir tas, ko jūs tagad redzat, kas notiek, jums ir emocijas par to, ka jūs klases biedrim pateicat, ka jūs esat emocionāli. Nu, tā kā, jā, šādā veidā parādīt viņiem to, kas notiek. Jā. Man bija interesanti vadot arī šādu mācību pasākumu jauniešiem tieši par ķermeņa tēlu. Mums bija pasākums, kur mēs strādājām 3 dienas, tā kā dzīvojām, strādājām kopā ar tādu jauniešu grupu no dažādām vietām. Un izmēģinājām visas tās metodas, ko mēs bijām izstrādājuši. Un tad, kas bija interesanti, ka jaunieši teica, ka tas bija ļoti vērtīgi un ļoti labi, bet viņi noteikti negribētu kaut ko darīt tādu skolā ar saviem klases biedriem, jo skolā nav droša vide viņiem. Tur ir tie draugi blakus, un tur ir tie cilvēki, ar ko tu saskaries ikdienā, un ka tu tā kā negribētu. Un jā, un tad man arī vienmēr tas jautājums ir, vai
vai tiešām ir labi, nu, tā kā baidīties to risināt tieši ar tiem cilvēkiem, kas tur iesaistīti. Nu, droši vien, ka jā, nu, es saprotu, ka jauniešiem tas būtu pārlieku liels izaicinājums, kad ir forši, ka viņiem ir šīs te iespējas satikt kaut kādus citus jauniešus kaut kur ārpus tās ierastās vides, ko viņi varbūt savā dzīvē nekad vairs neredzēs, bet, nu, ka tas veicina to atklāto sarunu. Un, protams, ka caur visām šīm aktivitātēm par ķermeņa tēlu, nu, mēs jau nevaram tur tā kā īsti neko atrisināt uzreiz, bet varbūt tas iegūms ir tas, ka tu sadzirdi, jā, ka citiem cilvēkiem iet ļoti līdzīgi, ka, nu, tās negatīvās pieredzes ir līdzīgas, kad, nu, īstenībā, nu, ko mums parādīja tās aktivitātes, arī, ka, nu, visi jaunieši ir kādreiz saskārušies ar kaut kādu ķermeņa kaunināšanu. Un tostarp arī tie jaunieši, kas visnotaļ atbilst šiem skaistam standartiem un ideāliem un normām, nu, ka tas viņus nekādā veidā nepasargā, un viņi tāpatās dzird šos te komentārus. Nu, jā, ka mēs visi to pieredzam, un ka tā ir, nu, tāda lieta, kas, nu, ka mēs nevaram vainot sevi īsti, bet jā, ka tā vienkārši ir tā kultūra, kurā mēs dzīvojam, un mēs varam to kaut kā mēģināt mainīt un risināt, gan veidojot labākas attiecības paši ar sevi, gan esot varbūt iejūtīgi un empātiski pret citiem, bet, nu, tas tā vienkārši ir. Un tas nav kaut kas labs un pieņemams un normāls. Tas, ko es gribu pateikt, jā, ir laikam tas, ka, nu, jā, tā runāšanās palīdz, noteikti palīdz, un tā atklātība palīdz, un tā ievainojamība palīdz arī no tādas pieaugušo puses izstāstīt, nu, kā tad man ir gājis, kā es varbūt ar kaut kādām lietām, nu, sadzīvoju vai pārvarēju. Nu, tas nav tā, ka, nu, dažreiz mēs tādi ļoti pragmatiski cilvēki saka, nu, kad, jā, ka tām sarunām nav nekādas nozīmes, un, nu, ko jūs tur tikai runājat, un tā, bet, nu, īstenībā tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Vienkārši saprast to, ka tās mūsu pieredzes īstenībā ir ļoti, ļoti līdzīgas, lai gan mēs varbūt ārēji liekamies ļoti atšķirīgi cilvēki un no ļoti atšķirīgām vidēm, bet, nu, mēs esam daudz līdzīgāki nekā mēs varbūt. Jā, tieši tas, ko tu saki. Es iztēlos, ja mēs sanāktu, nezinu, 100 pieaugušo vienā telpā vai 100 bērnu, 100 jauniešu vienā telpā, un uzdot jautājumu, vai kāds šajā telpā nav kādreiz jutis kaunu par savu ķermeni. Es domāju, nebūtu neviens, kas nepacelt roku. Tā kā, jā, mums ir visiem šīs te kopīgās pieredzes. Bet varbūt vēlreiz tā kopsavēlkot, ko tu teiktu, vai kas būtu tāds nozīmīgākais, uz ko fokusēt? Jā, nu es mēģināšu kaut kādas, varbūt, kas man liekas tādas svarīgākās lietas izcelt, jo, nu, to ieteikumu jau ir ļoti daudz, bet, jā, nu, tas pirmais noteikti ir būt pašiem, nu, tādam labam lomu modelim un nekomentēt savu ārieni un nekomentēt citu ārieni un vienmēr iestāties pret šādām situācijām, kad mēs kaut ko tādu redzam, vai tas ir dzīvē, vai varbūt tas ir sociālajos tīklos. Nu, es nezinu, es personīgi parasti redzu par tā pašām sievietēm, politiķiem kādus negatīvus komentārus par viņu to ārienu. Es vienmēr ierakstu kaut ko, kad, nu, īstenībā, jā, man nu, dažādi veidi komentārus, bet, nu, kaut ko pozitīvu, lai ir kaut kāds šis te, nu, pretspēks arī, lai nav tā sajūta, ka, nu, tiešām, ka visi tikai par to vienu runā un uz to vienu skatās. Nu, jā, nu, strādāt arī atrast kaut kādus veidus, kā strādāt un kā uzlabot šīs te attiecības ar savu ķermeni. Nu, bieži vien īstenībā, man liekas, ir diezgan viegli izdarāms iesaistoties kaut kādās vai nu deju vai kustību vai sporta aktivitātēs, jo, nu, tas tiešām, nu, tas palīdz, tas veido to pašapziņu, nu, tur var atkarīgi, katrs pēc savas situācijas var skatīties, jā, ja es jūtos tur kaut kā ļoti, nezinu, apspiedusi savu ķermeni, savu seksualitāti. Varbūt es tur eju tiešām mācīties to striptīzi dejot, vai nu kā, nu tās dejas tur sauc nodarbības, ja varbūt, ja man liekas, ka man nepatīk ļoti ar citiem cilvēkiem sadarboties, varbūt tad es eju spēlēt to futbolu. Nu, kaut kā, nu, dažādi ir veidi, kā mēs varam sevi arī izaicināt. Drusciņu, bet, nu, tā pašā laikā es caur šiem te izaicinājumiem arī celt šo savu pašapziņu. Kas vēl ir varbūt svarīgi, kad
Nu, jā, ka visi šie pētījumi rāda, ka cilvēkiem, kam ir šis negatīvais ķermeņa paštāls, viņiem ir tendence izvairīties no visādām situācijām. Ja, piemēram, tu tur, Latvijā, man liekas, ļoti tipiski pirts, ballīte, bet, meitenes bieži vien neiet tajā pirtī, jo, protams, tev tur ir make-ups un mati un viss tur sabojāsies, ja, un vai tas, jā, piemērs, kad varbūt izvēlās neuzņemties kaut kādu vadošu lomu nekādās situācijās, vai, jā, tāda izvairīšanās no kaut kādām sociālām situācijām vai aktivitātēm, tāpēc, ka liekas, ka, vai tev ir kauns par to savu ķermeni, vai arī tev liekas, ka citi kaut kā izsmies to tavu ārieni vai nepieņems. Jā, kad ir svarīgi kaut kā mudināt jauniešus no tā neizvairīties un kaut kā viņus iedrošināt. Varbūt tas, kaut kāds tas izaicinājums situācija, varbūt kaut kāda maza lieta, ko tu sākumā izdari, varbūt tikai bišķiņ pamēģini, bet, tā kā iedrošināt viņus kaut ko pamēģināt un paskatīties, kas tad notiks, ja tu tomēr izdarīsi to lietu, no kā tu visu laiku centies izvairīties, jo, lielākoties jau tā pieredze ir pozitīva. Nav tā, ka visi to vien gaida, lai tev tur kaut ko, nezinu, novērtētu, cik tu tur slikti vai labi izskaties un tā tālāk. Tā cilvēki jau tomēr galvenokārt uztraucās paši par sevi, nevis par citiem. Jā, tā kā mazināt šo tendenci izvairīties no visādām situācijām, kur tavs ķermenis varētu potenciāli būt tāds redzamāks un arī apspriests. Ir svarīgi svinēt savu ķermeni, jā, un kā es jau minēju, ka viens no šiem veidiem, kā mēs svinam savu ķermeni, ka mēs pārvaram dažādus izaicinājumus, izdarām kaut ko, ko mums liekas, ka mēs varbūt neesam spējīgi izdarīt. Bet vēl ir veids, kā svinēt savu ķermeni, ka mēs vienkārši ļaujamies visādām lietām, kas mums patīk, ja tur masāžām vai kaut kādām arī sporta aktivitātēm, vai dejošanai, vai meditācijām. Bet mēs darām kaut ko, kas mums sagādā prieku. Tā varbūt arī ļoti laba maltīte restorānā vai kaut kas ļoti garšīgs. Bet jā, ka mēs tā kā vairāk iepazīstam vai izmantojam to savu ķermeni kā tādu baudas avotu, nevis kā kaut ko, par ko mums ir jākaunās vai kas mums sagādā problēmas. Un tādas mazās kaut kādas visādas jaukās pieredzes, jau arī mums, neformālā izglītībā, protams, tā ir vieglāk izdarīt, bet mēs varam visu kaut ko sagādāt, izdomāt, lai būtu forši. Ja tā var būt arī dziedāšana kopā vai kaut kāda mūzikas spēlēšana, tas jau arī ir saistīts ar ķermeni. Jā, tad šī izvairīšanās no izvairīšanās būt pašiem par labu tādu lomu, modeli un piemēru. Un ķermeņa svinēšana visdažādākos veidos, tas ir ļoti svarīgi. Kas vēl ir svarīgi, ir, protams, palīdzēt jauniešiem attīstīt kritisko domāšanu. Mēs par šo īpaši nerunājām, bet lielākoties jau pēc tam, kad tie bērni paaugās, nav tie vecāki vairs tik svarīgi, bet ir svarīgi vienaudži, un tad ir svarīgi arī mēdīji, un kas tur ir tie vēstījumi, kas mums apkārt ir. Un tad šī mēdīja lasīt prasme ir arī ļoti svarīga, un tā ir viena tāda, manuprāt, diezgan droša aktivitāte, ko mēs varam darīt ar jauniešiem, jo viņi nav tik ļoti personiska, bet mēs varam ņemt tos pašus sociālo tīklu, pastīties, kā viņi seko un izanalizēt, kāda veida bildes ir tajos kontos, kā viņi seko, kādi tur ir tie vēstījumi, tieši saistībā ar izskatu, ja, mēdīju tāda lasīt prasme, kritiskā domāšana, kurā gadījumā ļoti arī palīdz šajā kontekstā ar ķermeņa tādu pozitīvāku ķermeņa tēla veidošanu. Un, palīdzēt apzināties to, kas ir tie tavi pašvērtības avoti, kas ir tas, kas tev padodās, un, kas tev padara, par labu cilvēku un vērtīgu cilvēku. Un tā kā stiprināt, tas ir, pamatā jau tas ir darbs ar pašapziņu un pašapziņas stiprināšanu kopumā. Un, ja ir, tā droši vien nebūs, ka kāds cilvēks, kam ir augsta pašapziņa, ka viņam būs šis negatīvais ķermeņa tēls, un tas jau tā vairāk roka rokā iet. Vērtīgi ieteikumi, un arī tu jau pieminēji kaut kādas konkrētas metodas vai aktivitātes, ko var ar jauniešiem veikt. Un es arī, protams, izpētīju Bodykind mājaslapu, un šit tur ārkārtīgi bagāts resurss, gan aktivitāšu ziņā, gan, es domāju, man pašai kā pieaugušam cilvēkam pašrefleksija. Tad pēdējais jautājums varbūt ir kaut kādi resursi, ko tu ieteiktu vai nu pašiem jauniešiem vai pieaugušiem, kas strādā ar jauniešiem, kuru vērsties, ko apskatīt, ko izpētīt. Tā pašā Bodykind EU mājaslapā mēs esam jau apkopojuši tos resursus, kas mums ir likušies labi.
Tā kā kur var pasmelties idejas dažādām aktivitātēm un metodēm, un arī, nu, tīri teorētiski, palasīt par šīm te ķermeņa tēla tēmām un varbūt kādas pieejas ir efektīvākas un kādas ir neefektīvākas. Līdz ar to es droši vien, jā, droši vien, kad rosinātu varbūt tiešām paskatīties to materiālu, kas tur ir, jo viņš ir pieejams gan angliski, gan arī latviski, un tad var paskatīties, kas ir varbūt tas, kas vairāk uzrunā. Nu jā, varbūt tīri praktiski, nu vēl ir viena lieta, kas jau ir kaut kādas lietas, ko mēs darām, ja, un kas mums labi padodas, ja, piemēram, jā, ja mēs jau strādājam ar kaut kādu sportu vai mācam dejošanu vai dziedāšanu vai mūziku vai, arī gleznošanu vai keramiku, ja, nu tās visas ir tādas ķermeniskas aktivitātes. Nu, mēs varam mēģināt izdomāt paši, kā mēs šo lietu, ko mēs jau darām, varam sasaistīt ar tādu pašapziņas stiprināšanu, attiecību veidošanu ar savu ķermeni, savu ķermeņa tēla uzlabošanu. Ir dažādi, jā, interesanti veidi. Mēs ar fotografiju varam strādāt. Nu, ir fotografi arī, kas veido dažādas kampaņas par šīm tēmām. Jā, tā kā pastīties, kas ir tas, ko mēs jau darām, un mēģināt arī sasaistīt varbūt ar to tēmu. Un, jā, man liekas, ka, ja mēs gribam par šo tēmu tā kā runāt ar citiem, nu, jā, ļoti, ļoti svarīgi ir to visu izlaist caur sevi. Tāpēc arī tas materiāls, ko mēs esam veidojuši, nav tāds ļoti tāda recepte, ka tu vienkārši paņem un tu to visu izdari, un tad tur kaut kas sanāks, bet mēs varbūt tā bišķiņa ar nolūku viņu esam atstājuši tādu nedaudz puspabeigtu vai vietām neskaidru, jo jā, man liekas, ka tas svarīgākais jau ir pašam kaut kā to caur sevi un savu pieredzes prizmu izlaist cauri, un tad saprast, kas tad ir tas īsti, par ko es gribu runāt un ko es gribu pateikt. Nu jā, saprast, cik es arī pats esmu gatavs varbūt atklāti runāt par tām savām pieredzēm. Jā, nebaidīties no šīs tādas ievainojamības. Jā, un man šeit arī ārkārtīgi būtiski tas, ko tu saki, apzināties tās savas pieredzes un saprast, cik ievainojami mēs kā pieaugušie varam būt kopā ar jauniešiem, lai arī neievainot pašas vēl vairāk, jo, protams, var būt arī bijušas ļoti sāpīgas pieredzes un daļa no mūsu identitātes. Man liekas, ka tādēļ tas ir. Varbūt tik sāpīgi. Es runāju nesen ar Ievu, kad īstenībā man ir pēc visa šī tāds diezgan depresīvs skats uz to tēmu, jo tāpēc, ka tu esi diezgan it kā bezspēcīgs, tas nav. Jā, tu nevari mainīt to kultūru. Es nezinu, tas ir tā ļoti stulbi. Visi tie komentāri, kas ir sociālos tīklos, un tas viss ir tā tik ļoti tiešām triviāli un muļķīgi. Un tā pašā laikā, tie cilvēki ir tādi, kādi viņi ir, un tu nevari tur īsti, tāds veids, ka tu nevari tur īsti neko izdarīt. Varbūt tāpēc arī tā tēma nav tik ļoti populāra. Nav tik daudz cilvēku, kas ar viņu grib kaut kā strādāt. Kaut kādā ziņā, jā, tas liekas tā bezcerīgi, un varbūt, kad pieaugušajiem tas ir kaut kā vieglāk un foršāk, jo mēs jau esam kaut kādas lietas tomēr sevī atrisinājuši, tad tu vari, tā kā parunāties, jā, kā tur tas viss bija, kad ir tie stāsti, jau ir tādi, mēs citreiz veidojam arī tādas aktivitātes, kur mēs vienkārši papļāpājam kaut ko par to ķermeņa tēmu, un tur diezgan traki ir viss kaut kas, ko cilvēki ir pieredzējuši, gan no vecāku puses, gan no kaut kādiem, citiem cilvēkiem, un tādā pieaugušā vecumā tu vari par to tā pajokot, bet jauniešu vecumā, nav tā, un ka tas ir tik ļoti grūti. Jā, īstenībā mēs tā kā 2 gadus strādājam pie vienas tēmas, un beigās tā atziņa ir tāda, ka, jā, bija labi, bet, negribas īsti to vairāk turpināt darīt. Jā, arī par šo te Ievas projektu, cik ļoti tā reakcija bija tāda negatīva, kad tas nonāca kaut kur publiski tikai iznests Twitterī, un, kad cilvēki, daudz cilvēku tiešām nesaprot to būtību, ka tas jau nav par to, ka mēs kaut kādu neveselīgu dzīvesveidu atbalstam vai to, ka cilvēki nav aktīvi, bet ka tāda kaunināšana un kritizēšana jau nekādu nepalīdz, un varbūt ir kaut kāds cilvēks, jā, kam tas palīdz, kas tiešām ir tāds spītīgs, un viņam tieši tas liek sasparoties, ja, ka viņš dzird ļoti daudz to kritiku un negatīvos komentārus, bet, lielākoties jau tas nav tāds labs veids, kā panākt to, ka cilvēki sāk kaut kā vairāk par sevi rūpēties.
Cināšana cilvēkiem tieši tā, kā saka, nepalīdzēs vairāk rūpēties par sevi, bet mēs vienkārši varam mēģināt būt iejūtīgāki gan paši pret sevi, gan pret saviem līdzcilvēkiem. Es domāju, man ir 2 bērni, maziņi vēl, vienam ir 2 gadi un vienam ir 4. Man ir aktuāla tā tēma par to, par tām jaunajām māmiņām, un kas ko visu mums nākās pieredzēt, un tad arī ļoti bieži es redzu kaut kādos internetu komentāros tādu frāzi, ka viņa tur ir nolaidusies. Tieši šis te vārds nolaidusies. Tā kā tu esi kļuvusi par kaut ko sliktāku un zemāku nekā tu biji pirms tam. Un tad es domāju, manā gadījumā mums nav ģimenē tāds atbalsts. Mēs esam divatā ar vīru. Pa lielam, un mums tie bērni ir kaut kā jāaprūpē. Man nav laiks, piemēram, tur iet sportot, vai man nav īsti arī tāds spēks un enerģija iet nodarboties ar kaut kādām diētām vai kaut ko. Un tad es domāju par to frāzi, nolaidusies, jā, bet vai tiešām, es esmu radījis 2 bērnus, un viņi ir izdzīvojuši šitik ilgi jau, viņi ir pabaroti, viņiem klājas labi. Es esmu ļoti daudz ko iemācījusies par šo laiku, vai tiešām, var teikt, ka es esmu nolaidusies vai kļuvusi par kaut ko sliktāku, kā es biju pirms tam, tāpēc, ka man ir kaut kādi tur 20 vai 10 kilogrami nākuši klāt, ko man nav izdevies nomest, un es domāju, būtu ļoti arī labi, ja būtu mazāk šis spiediens vai mazāk vienkārši tādas runas par to, kad ir tik svarīgi to svaru uzreiz nomest pēc tam dzemdībām. Īstenībā ir vienalga, ko par to domā citi, bet tas noteikti ļoti, ļoti, ļoti palīdz, ja ir šī kaut kāda arī sapratne un empātija no malas, ka mums kaut kādas lietas, kam mēs ejam cauri un kaut kādas pieredzes un kad ir būtiski un vienmēr tā ir prioritāte. Atkal svarīgi redzēt to, ko tas cilvēks ir paveicis, ne tik daudz to, kāda ir tā ārējā čauliņa, kas tāpatās visu laiku mainās. Tā kā neviens, tas skaistums, tas tradicionālais skaistums jau nevienu nepadara ne par labu draugu, ne par labu vecāku vai mīļāko, vai dzīves partneri, tomēr tādā ilgtermiņā, tās ir citas lietas, kas ir svarīgas, un ir svarīgi vienkārši ieraudzīt šo visu pārējo. Un tad tas arī veido tādu, man liekas, empātiskāku un pieņemošāku sabiedrību. Jā, tieši tā. Redzēt, kas aiz tās čauliņas slēpjas. Jā, paldies, Ines, tev liels un sirsnīgs par šodienas sarunu. Šeit ārkārtīgi bagātīga saruna. Es ceru, ka klausītājiem būs vērtīgi tikpat, cik man. Paldies, Anija! Un paldies klausītājiem, un tad jau tiekamies nākamajā epizodē. Šis podkāsts ir radīts ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no valsts budžeta līdzekļiem. Par tā saturu atbild biedrība Flourish NGO.